tas, kā mēs runājam, mēs iespaidojam bērnu tiešā veidā, jo bērns, viņš iemācās vienu lietu. Viņš iemācās, ka ir jārunā, bet viņš nav iemācījies, kā ir jārunā, uz ko ir jāatbild, uz ko nav jāatbild. Tādēļ bērni ļoti daudz var radīt neīstu saturu, tāpēc, kad viņi ir iemācījušies, ja pieaugušais jautā, viņam ir jāatbild. Padomā tu šodien, kādus labus vārdus tu dzirdēji, kurš tev pateica kaut ko labu, un tie labie vārdi kādi varētu būt, tas varētu būt arī tādā partneru starpā, kad, piemēram, paldies, ka uztaisīji man kafiju, cik forši man pamodināja no rīta. Ir jāizvēlās, kur un kā mēs izmantojam, ka mēs izmantojam reāli par to tiešām konkrētu uzvedību, kuru mēs vēlamies, lai viņi būtu vairāk. Nevis, piemēram, šīs atkal pārnestās nozīmes, vai kāds tu man te malacīts, viss tā kā ir sašmulēts un netīrs un tam līdzīgi. Mēs ar to arī panāksim, ka mēs tiešām tā arī darīsim, jo viņš jau nezina, ka tā ir pārnestā nozīme.